Tad šodien pie mums veiklā ieradušies ir divi jauni džeki ar interesantiem produktiem. Sveiki! Sveiki! Es jums varbūt pajautāšu, kas jums esat, ar ko jūs nodarbojaties? Mēs esam no Limbežu valsts ģimnāzijas, mēs esam no 11. klases, un šis ir mūsu SMO, skolēnu mācību uzņēmums. Un mēs veidojam dēlīšus priekš interjera un priekš gatavošanas. Mums ir palīdzējis Dāvis Rudzītis, mūsu dizaina skolotājs. Liels paldies viņam, jo viņš mums palīdzēja visu uzsākt, juridisko. Un arī Haralda tētis, kas ir ar viņu pašu uzņēmumu Solid Gifts, kas arī šeit pārdodās visas spēles. Kas ir tas galvenais produkts, ko jūs ražojat piedāvājat? Mūsu galvenais produkts ir tiešām tīri dēlīši, divi dažādi veidi. Viens, kas ir sava veida nomalnēts, un otrs ir šis dedzinātais dēlītis, kur mēs izmantojam melnkusto strāvu, lai iegūtu šos skaistos rakstus. Tas ir ozols, jā? Tas ir, jā, viss ir ozols. Jā, jūs varat pateikt, ar ko viņš ir īpaši tāds, tieši sašķirās no citiem dēlīšiem? Es gribētu teikt, nav daudz uzņēmumi, kas šāda veida dēlīšus vispārībās rada, jo tā iekārta, kas tiek izmantota, nav pārāk lēta, un viņa arī nav grūti, nav vieta dabūjama. Tad šogad novembrī izveidots uzņēmums, un produkcija jau ir veikala platus. Ļoti eksplozīvi. Jūs varat pastāstīt, kā viņi dabūtu melnu? Jā, mēs viņu dabūjam melnu ar, tā kā ozols ir pilns ar tanīnu, kas, kad viņu izvelk ārā, viņš vienkārši padara to dēlīti melnu. Un, jā, ir stāsti par to, kad tie ozoli bija iekrituši purvos. No tiem purviem bija izvilkts, tajos purvos bija kūdra, kas padarīja viņu ar tām vielām, kas viņos ir padarīja melnus. Un tagad ir tas, ka mēs šo procesu no dažu gadu laika pārvērtām uz dažām dienām, izmantojot etiķa un dzels vilnas sajaukumu, kas, protams, ir drošs pārtikā. Tumšam interjeram ļoti labs. Vēl viens ir par to, ka var šeit redzēt, ka pa vidu ir melns un ārpusē ir tās gaišāks. Stāsts ir par to, ka šie dēļi nāca, ne visi, bet liela daļa nāca no manā vecstāva īpašuma, kur bija vienkārši nogāzies koks, un viņš tagad tur bija vecās vairākus gadus. No sāniem ir tas tanīns, tad lielākā daļa no tanīna ir izskalota, savā veidā izskalota ārā, un, piemēram, šajā situācijā var redzēt, ka tas tanīns nav tik ļoti izskalojies. Otrā pusē bija man šķiet nedaudz, bet šeit var ļoti labi redzēt, ka te ir tāds savu veidu trūkums no tā, kad viņš ir vienkārši izskalojies ārā. Defekts, kas izveidojies pa efektu. Bet tas ir nemaini to faktu, viņi izskatās skaisti. Šis, kā es saprotu, arī ir ozols, ja? Bet šeit izskatās, ka ir izmantot citu tehnoloģiju. Šeit mēs esam izmantojuši tādu speciālo ierīci, elektrības kaste. Speciāli ir ļoti viss droši, viss kārtībā. Ir metāla mietiņi, kuri cenšas savienoties ar elektrību, ievadot, viņi cenšas savienoties un izveidot šādi raksti, kas nav mūsu veidoti, mūsu kontrolēti. Mums bija paši savu uzskati, bet mums tie uzskati diezgan ātri mainījās, jo mēs pierādījām kaut ko savādāk. Bet mēs katru dienu arī kaut ko mācāmies un mēģinām kaut ko jaunu. Skatos, šeit vēl ir ļoti daudz interesantu produktu. Es domāju, ka puiši mums visu tos ražošanas noslēpums neizstāstīs šodien. Laikam nē. Jā, tāpēc teiksim paldies un gaidīsim visus ciemos atkal ar jauniem produktiem. Jā, protams. Jā.